Labrīt vai labdienas sākumā bija. Labrīt, labdien, labvakar. Ir pienācis laiks jaunam video, man tagad kaķis traucē dzīvot. Es nezinu, kad jūs šo skatāties, bet ir pienācis laiks jaunam video, un šoreiz pirmo reizi kanāla vēsturē būs izaicinājums. Ideju par šo izaicinājumu pirms kādiem 10 gadiem ieraudzīju Funface TV kanālā, bet izrādās, ka paši pirmie, kas to uztaisīja, bija smoši. Tajā laikā to, protams, nesauc par Lidl izaicinājumu, tas bija vienkārši lielveikalu izaicinājums, bet ideja ir pavisam vienkārši. Katrs no mums Tā jau labāk, tagad var filmēt. Jāuzrakst Lidlam, lai mūs sponsorē tagad. Es jau to gaidu. Video ideja ir ļoti vienkārši. Es atvainojos, ka produkcijas notiek. Jā. Nu viss, kas vēl traucē? Katrs no mums 3 reizes pa 3 skaitļiem izvēlēsies ar nejaušu ciparu ģeneratoru. Pirmais skaitlis apzīmēs aili veikalā, otrais skaitlis apzīmēs plauktu no zemes, un trešais skaitlis apzīmēs preci tajā plauktā. Mēs esam izdomājuši, ka mēs skaitīsim, pat ja tur ir, teiksim, 4 kolas, katru no tām kolām būs atsevišķs produkts, tāpēc, ka Lidlā nav tik daudz to produktu. Un pēc tam, diemžēl, mums ir jāuztaisa kokteils, un tas viss jāizdzer. Vienīgie noteikumi ir, Vienīgie 2 noteikumi ir, piemēram, ja nevienam no mums nav šķidrums no tiem 3 produktiem, tad mēs drīkstam izmantot ūdeni priekš konsistences, lai mēs to varētu iedzert. Un otrs noteikums ir, ka tam ir jābūt vismaz puslīdz ēdamam vai dzeramam. Skatāmies, kur mūs aizvadīs liktenis un nejaušais ciparu ģenerators. Un mēs ēdīsim suņu barību. Dzersim. Jā, cerams, ka būs kaut kāda suņbarība vai kaut kas tam līdzīgs. Varētu būt ļoti dīvains video, ja mēs vienkārši garšīgas kokteļus dzertu. Lidlā ir arī parasti ēdieni, kas garšo pēc suņbarības. Tad jau redzēs. Tagad mēs izvēlēsimies ciparus. Pirmais cipars mēs rēķinājām, ka tur varētu būt kaut kāds 10 ailes, tātad pirmais būs no 1 līdz 10. Pilno video es jums nerādīšu, bet ja jūs man neticat, nepublicēts video ir video aprakstā, kuru būs bez izgriešanas viss video, kā mēs izvēlamies šos ciparus. Tur var arī laiku uzspēst. Klausieties, ko šis viedais vīrs saka. Ding dong the bell un visu to, ko citi youtuberi saka. Tagad mēs esam izvēlējušies plauks. Es ceru, ka tas bija fokusā. Jūs varat pārbaudīt tajā no listed video. Redzat? Neko jūs neredzat. Jā, principā tagad mums -8 grādos ir jāiet uz Lidlu un jāpataisa savu dzīvi par elli. Tas nekad nav grūti uz Lidlu iet. Lai arī kāda temperatūra, Lidlam nebūs šķērslis. Mēs esam iegājuši Lidlā, reprezentējam. Ejam meklēt to pirmo produktu. Kāda aila? 10. Rekur mūsu 10 aila. Atskait no tās puses. Jā, kurš produkts? Jūs to būs būt alkohols. Jūs plauks un 17. 17, ok. Mums ir gūtā. Tev jāņem lašmaizi kā pirmais. Ļoti labi. Kas tas? Viņa nūdels. Vismaz 80 centi. Lidl, ļoti laba cena. 40 patīk. 3, atkal 5 un desk augstākā. Un tad mēs sākam ar 41. Are you kidding me? Mums ir free Vitamix. 60 centi. Let's go. Es negribu vairs eksistēt. Tagad jāmeklē mani produkti. Jā, 5. aile. Tā 5. aila ir tur. Šobrīd Roberts domā. Saskaitīja? Es saskaitīju. Man sanāk gel power. Tas, ko es lieku podā litrolī. Man tāds mājās ir. Pagad, bet... Ko mēs neko neizdarām? Es tev varu dot -1 aili. -1? Lai tu pieņem šo oferu. Tu būsi pie kaut kā pie makaroniem atkal. Davai. Ļoti labi. Mēs pārvācāmies pie mazliet normālākām lietām. Kas mums te ir? Basmati rīsi, €35. Let's go. Ļoti labi. Teikam groziņā. Mēs esam 7. ailē. Mums ir 5. plauks, bet mēs to skaitam kā augstāko vienkārši. Jā. 1, 2, 3, 4, 5. Man tāds mājās ir Litvī. Tu pat var nepirkt. Ja godīgi. Jā. Mēs jau izskaitījām, bet mēs nesākām filmēt. Jā. Es sanāk ķiploku mērce, bet viņam mājās arī tāda ir, un mēs Mēs vienkārši ietaupam naudu, jā.
Ļoti labi. Tā kā mums tie produkti nav diezko interesanti, mēs izdomājām, ka mēs tagad sadalīsimies, izvēlēsimies katrs produktu vienu un pēc tam kopā vēl vienu papildus. Jāmeklē kaut kas, kas būtu baigi labi pie lašmaiziešu kokteļa. Es domāju, ka varētu buljonu pielikt klāt. Tas, ka viņš sieriņu. Ok, es domāju, ka šis būs perfekti. Es paņemšu piespiedu sieriņu. Tagad mums vajag izvēlēties kaut ko, ko mēs abos kokteļos liksim. Mēs savu izvēli esam izdarījuši, sapratām, ka nav kokteļus bez banāna. Mēs centāmies izvēlēties starp kartupeli un banānu, bet kartupelim ir pārāk neitrāli garš, nebūtu tik interesanti. Nosūtiet viņam šo video, ja kāds prasa ideālās kokteļu sastāvdaļas. Es teiktu, ka produktu izvēle kā minimums ir interesanti, un kā maksimums es pat nezinu, ko domāt, ja godīgi. Bet nav suņa barība, mēs atvainojamies. Varbūt nākamreiz. Šeit ir mans brīnišķīgais kokteils. Ja nebūtu šie prikoli, tas būtu diezgan garšīgi. Tā kā man baigi šķidrumu nav, man būs ūdens. Un šis ir Kristapa kokteils. Fucking lašmaizītes ar toniku. Kas ir pirmā lieta? Es teiktu, ka maizīt jāliek pirmā. Es netaisu vaistot 2 labas maizes. Kā es šo sablenderēšu? Jā. Look at that. Šuš. Tā arī vajadzēs man ir ūdens, par ko es runāju. Cik man jāliek vesels, puse, visi 12? Visi 12. Nē, paldies. Un ka Dievs, viņš taču melns. Jā. Šokolādes gabaliņi. Mazliet saplēsīsim. Cik garšīgi. Mēs noskalojam ar frē vai toniku. Cik tur bija 50-60 centi? Sūds. Es domāju, ka ar visu kopā būs diezgan labi. Dievs, jā! Smažo pēc, kas tur kāds baziliks vai kāds spināti ir iekšā. Pēc tālāk. Kaut kā tā, jā. Tas jau debišķīgi. Jā? Tagad tev jāuzbirdina olas, no makaroni. Jā, mums ir 2 olu makaroni. Mēs paņemam mazliet uzbaram skaistumam. Izskatās tas maģiski. Ak, mans Dievs! Cik debešķīgi! Perfekti! Es esmu makšo ģēnijs. Nē. Šo mēs garnišojam ar 2 bazilika lapiņām. Tā jau ir čītošana. Tur iekšā baziliks skaitās. Ok. Un šo es saucu par sūdaino baibiņu. Ir tā kā asņēna mērija, un šī ir sūdainā baibiņa. Dodamies pie Roberta dzēriena. Principā bez šitā nebūtu nemaz tik slikti. Jā, man gan ir slikti. Ļoti slikti. Lašmaizītes kokteils, tas ir kaut kas nebijis, man liekas. Sāksim ar banānu. Pāriesim pie sieriņa. Īstenībā, tu man tik jauku produktu izvēlējies. Es neko kādu buljonu ar to. Jā, gan. Es parastā krūzē lieku 2 karotes. Es vienu šitādi ieliku. Ļoti labi. Jā, baltais pulveris ir iekšā. Tas man uzlēma. Jā. Cik daudz man liek? Cik vien tu vēlies? Ak, Dievs. Tā, lai ir godīgi. Jā. Filtrēts. Britiņa. Ne jau tā kā bazars. Lai britiņa. Jā. Ak, Dievs, cik skaisti izskatās. Reāli ātri viss tiek galā. Šitā ir laba reklāma. Konfī. Jā, bet šitiem no Maksims tā kā. Nē, reprezent. Nepērciet šitos. Pērciet fans. Tur arī, Arnolds Švarcnegers gan jau reklamē kaut ko šādu. Nesmaržo slikti, ja godīgi. Es nebrīnos, jā. Tev nav lašmaizes. Jā, man vēl palika rīsi. Rīsi, jā. Ļoti labi.
Skaisti. Lai jums skaistā glāzītē. Šo es saukšu par purva dirsienu. Ok. Man tad ir pārpaliks. Pa daudz. 2 tūrēm. Tas, ko mājās atnest. Smaržīgs? Es ķiploks vispār nejūtu. Es pa maz pieliku laikam. Jā, jāuzliez virsū bišķiņu. Labi, Kristap. Labi, Robert. Vairs nenāks ciemos. Tiksimies bērēs. Vairs nenāks ciemos. Priekā. Kāpēc tas nav pretīgi? Nē. Es sajūtu ķiplokas. Es vienkārši šobrīd dzeru lašmaizi. Es nejūtu neko citu. Nē, pareizi. Nē, es jūtu to beef buljonu. To lielo buljonu. Ļoti garšīgi. Es jūtu banānu un ķiploku mērci. Neko citu. Jā, es sāku jūtu banānu. Ak, Dievs. Mums viss jāizdzer. Tie kraukšķīši pa vidu vēl. Glābi visu, es teikšu. Es nejūtu to dzert līdz galam. Bet nav izvēles. Čagojam. Nē, es nevaru. Nē, čagojam. Viņš pārāk biesi. Varbūt, ka es varu bišķiņ tālāk. Vēl jāpadomā bišķiņ. Par dzimteni. Dievs, vēlējies. Nevar viņš čagot. Dievs, neapvarmies, lūdzu. Vismaz nav uz galda. Fuj! Fuj! Es viņu nevaru uzreiz norīt, tā kā... Tāpēc man vajag jāpagaidīt mazliet. Man vajag pārdomāt, ko es vispār esmu ielicis savā mutē. O, Dievs, vēlējos. Dievs, mierīgāk, lūdzu. Man nav lemšanas spaiņas. Un es vēl nekad neesmu izvēmies šeit. Visam ir pirmā reize. Jo nebūtu tie makaroni. Dievs! Robert, nedara to. Dievs! Nepievēr man māju. Gan brīdi. Viņš te pie mums man mājas zvēr. Vai mais ir drošības pēc. Cik liela? 30 litras. Vai no rīta pamostoties, tu domāji, ka tu šodien dzersi lašmaizītes? Lašmaizītes? Nē, es domāju, ka es dzeršu suņu barību. Es nezinu, vai šis ir labāk vai sliktāk, ja godīgi. Mums vairāk traucē tie makaroni. Labāk šņābi tīri jādzer. Liekas, ja es vēl viens sīpi iedzeršu, es izlemšos. Vai man to vajag? Nē, jo to tāpat YouTube'ā nevar rādīt. Jā, bija man bail. Es reāli, man liekas, venšu. Kāpēc šis ir tik pretīgi? Nevajadzētu būt tik pretīgi. Es nevaru saņemties iedzert vēlreiz. Man nav kaitiņi tie makaroni, tas biezums. Kur bērnu biezenīt no Ellas dzer. 10 laika un Roberts izdzers. Viņš jau to dara. Un viņš neremi. Paliek ar vien sliktāk un sliktāk. Kā? Jā, jau stratēģija. Ew, taču ītu. Tagad es visvairāk jūtu to banānu garšu, un tas paliek vēl dīvaināk. Tas paliek vēl pretīgāk kaut kādā veidā. Delikates! Man interesē, vai man no šī būs caurē? Es ceru, ka man būs. Es negribu, lai man ieliek šāds kokteils ķermenī uzturās. Cik daudz tu jūti to garlic sausu? Principā tikai viņu.
Nu, un banāns. Man liekas, man vienkārši nepatīk tāds biezs konsistents, jā, bet šobrīd es vienkārši jūtu banānu un kaut ko vienkārši tā kā mazliet sāļu. Viss nav tik traki. Man liekas, es vairāk traucē tā konsistenci. Šo paveicā. Labi, cheers. Cheers. Es piebeidzu un nevemju. Laiku garšīgs. Šis, man liekas, sabojāja visas manas attiecības ar ēdienu. Man tagad pretīgi pat iedomāties kaut ko garšīgu ēst. Jā, šis bija interesants video. Man ļoti nepatika. Kaut kas nekad nebūtu filmējis. Jā, ja jums ir idejas vēl kādiem izaicinājumiem, cerams ne tik pretīgiem, varbūt vēl pretīgākiem, varbūt jūs gribat redzēt, kā es ciešu, rakstiet to komentāros. Davai kaut ko pretīgāk. Lūdzu, ne? Jā. 10 laika mēs izdarīsim kaut ko pretīgāk. Šis bija perfektās vakariņas. Paldies par skatīšanos. Tiksimies nākamajā video. Ja es līdz mājām aizējot, nenosprākšu. Subscribe-ojiet. Un jāpaspēj izskriet mājās, pirms caurreiz sākās.